Visas atlikušās Rīgas Dinamo mājas spēles un arī pēdējās izbraukuma spēles būs kārtīga cīņa uz ledus par katru centimetru. Šovakar Laura Dārziņa, Rīgas Dinamo kapteiņa dzimšanas dienā, ar rezultātu 3-1 mums izdevās pārspēt arī vienus no pretendentiem joprojām uz iekļūšanu labākajā astotniekā Maskavas apgabala Atlantu vienību, kur vārdsargu treneris ir Sergejs Naumovs. Pēc spēles sarūktināti par piedzīvoto zaudējumu Rīgā bija pilnīgi visi Atlantu komandas spēlētāji, un neviens no viņiem, pat arī komandas kapteinis, nevēlējās dalīties ar komentāriem par aizvadīto spēli, bet laikam jau šoreiz tas ir saprotams. Atlants pirms šīs cīņas bija 11. vietā, bet mums par viņiem nav jādomā. Beidzot, pēc uzvaras Rīgā un izcīnītajiem 3 punktiem Rīgas Dinamo ir sajutuši play-off garšu un smaršu. Mēs atrodamies 7. vietā, bet cīņa joprojām turpinās, un tieši tāpēc mēs aicinām līdzjutējus šeit klātienē Arēnā Rīga atbalstīt mūsējos atlikušajās regulārā čempionāta mājas spēlēs pret Medveščaku 30. janvārī, pret Slovanu 1. februārī, pret Automobilistu 5. februārī un pret Traktoru 7. februārī. Pēc spēles devāmies uz Rīgas Dinamo ģērbtuvi apsveikt mūsējos ar uzvaru, un uz interviju aicinājām pirmo vārdu autoru Miku Indraši. Apsveic ar uzvaru. Ļoti svarīga, ļoti vajadzīga uzvara. Kā komanda gatavojās šai spēlē pret Maskavas apgabala Atlantu? Tā kā par visām iepriekšējām spēlēm vienkārši strādājām treniņos. No? Pirmajā trešdaļā izskatījās, ka Atlants tomēr vairāk uzspieduši savu spēli. Pirmie arī guva vārtus, meklējām viņu spēli, taču zinām, kā viņi spēlē. Jā, zinām, kā viņi spēlē, bet, protams, varbūt tās bišķiņi. Tas laiks bija, ka mēs nebijām spēlējuši tās 5 dienas, laikam, tas bišķiņi tā kā lika bišķiņi manī par to, ka mēs spēlēšu, un vajadzēja bišķi iekustēties, varbūt. Iekustējās, viss aizgāja. Tev izdevās atklāt spēles rezultātu vismaz no Dinamo rindām. Var aprakstīt to situāciju? Jā, Miķels nomainījās tieši, mums tieši bija pieturējuši ripu, Miķels nomainījās, izgāja. Tagad treneris teica, izpildīja treneru uzdevumu, trešais augšā, un Larijs ļoti labi atrada mani tur un atlika tikai iemest. Vai komanda seko līdzi šai vietu sadalījumam turnīra tabulā, vai tu zini, kurā vietā mēs šobrīd esam? Kaut ko es dzirdēju, ka 7. jau mēs nācām iekšā, kaut kas jau teica, bet, protams, tur jau tas jau, par to jācīnās, lai tur arī noturētos, un, kā mēs zinām, arī tur pēdošana vinnēja, viņiem viena spēle mazāk ir. Piekdien pret Zagrebas Lāčiem saplēsīsim? Jā. Noplēsīsim ādu no viņam. Paldies! Un mēs aicinām jūs līdzjutēji joprojām sekot līdzi reportāžām un intervijām pēc spēlēm, kuras veidojām mēs priekš jums Dinamo TV. Iepriekšējā aizvadītajā spēlē mēs uzdevām konkursu jautājumu par Krišāni Rēdliku. Kādu mūzikas instrumentu viņš spēlē? Atbildes bija ļoti daudz, un izrādās Krišāns spēlē ļoti daudz mūzikas instrumentus. Tas droši vien tā arī ir. Bet pareizo atbildi mēs uzzinājām pie Krišāna sievas Ivetes, un viņa teica, ka vislabāk Krišāns spēlē bungas. Pēc nejaušības principa uzvarētājs un pareizās atbildes autors ir Dāvis Vandervūds. Dāvi, mēs tev iepriecināsim ar kādu interesantu balviņu no Rīgas Dinamo. Un te nāk arī nākamais jautājums. Šodien par Rīgas Dinamo aizvadītās spēles pret Maskavas apgabala Atlanta komandu par labāko mūsu vienībā tika atzīts Čejs Genovejs, kurš guva 2. vārtus. Jautājums. Kāds ir slidas izmērs Čejam Genovejam? Sūtiet savus variantus un atbildes gan uz Dinamo TV YouTube, gan arī Facebook, Twitterī un Instagramā. Lai jums veicās, bet mēs ar jums tiekamies jau 30. janvarī, kad mēģināsim saplosīt lāčus no Zagrebas. Armands Simpsons, Mārcis Krasovskis, priekš jums Dinamo TV. Tiekamies arēnā!